Esmu Valdis Kalnozols. Varu sev droši saukt gan par skolotāju, gan par ugunsdzēsēju, gan par uzņēmēju, gan par politiķu. Esmu 3 reizes precējies. Pirmajā laulībā man ir 3 bērni, otrajā laulībā man ir 2 bērni, un pēdējā laulībā man ir Kristīne, kuram ir Jānis, un ar ko mēs kopā būvējam šo skaisto māju, ko mēs šeit ir, šo skaisto, plašo māju. Valda Kalnozola attiecības ar 3. sievu ilgst jau 16 gadus. Pāri uzskats vienmēr bijis arī pēc vecāku šķiršanās, bērniem augot, kontakts jāsaglabā ar abiem vecākiem. Viņu ģimenē ir daudz skaistu kopīgu atmiņu. Šitā pat man teiks presē aizgāja šitā bilde. Ar Valda bērniem Kristapu un Katrīnu no pirmās laulības pagājušā gadsimta 80. gados, ar Valda bērniem Elizabeti, Aleksandru un Oskaru no 2. laulības. Un te tāda ozolu, mēs te kaut kādas 20 gadus atpakaļ sākām Lizuma pusē ozolus stādīt. Jā, augstums begus sēž, sapīkus sēž. Ar Zigmāru no sievas Kristīnas pirmās laulības. Un tas ir Zigmārs maziņš. Jā. Un, protams, arī ar abu kopīgo dēlu Jāni, kuram nesen palika 10 gadi. Šitā bilde man ļoti patīk. Valdis ar sievu Kristīni nereti pieliekot paši savu roku darbu, jau vairākus gadus ceļ ģimenes sapņu māju. Piemēram, šo garāžas jumtu Kalnozola betonējuši paši. Tāpat kā viņu atmiņās, arī nākotnes mājā vieta paredzēta visiem bērniem, no visām viņu attiecībām. Šitā ir viena no bērnu telpām, kas ir tāda mazāku augšējo antresolu. Vai no Oskaram vai Zigmāram. Zigmārs ir Kristīnas dēls, Oskars ir mans dēls. Es jau vairāk gribētu, ka Oskars nāk, bet viņš tur tā... Šitien it kā bērniem ir vansistama, šitā ir Jāņa istaba. Viņa drusku lielāka ir, jo viņam sanāk tā augša tāda ar visiem logiem, un tāpat arī kamīna vieta viņam ir ieriktējusies. Valdis kaut gan nezina, vai bērni, īpaši pieaugušie sev paredzētajos mājas spārnos, būs gatavi ievākties, uzskata, ka vispareizākais ir ģimenei turēties kopā, arī ja runa ir par dzīvesvietu. Tā saime tomēr tas ir labākais tas modelis. Tad ir bērni pieskatīti, ir vecāki, vecumdienās tiek pieskatīti. Taču nevienmēr lielās ģimenes ikdiena bijusi tik mierīga. Citējot pašu Valdi, attiecībās ar bijušajām sievām bijuši vairāki ekscesi. Viņš apgalvo, ka reiz viņa vecākie bērni bez tēva ziņas esot aizvesti uz dzīvi Amerikā. Tas bija šausmīgi, tas bija vienkārši. Tu it kā esi pārliecinājies. Man vēl tur vajadzēja kaut kādas lietas darīt, es visu izdarīju, un tagad viss ir kārtībā, un izrādās bērni nolaupīti. Ļoti nekorekti, nezolīdi. Tas ir šausmīgi. Beigās, tiesājoties Amerikā, panākts risinājums. Valdis uzskata, ka bērniem ir jāaug pazīstot abus vecākus. Svarīgi ir tas, ja mēs gribam mazāk to šķirto ģimeni, ka bērns redz, ka tomēr veido šīs attiecības, cilvēku uztur tās attiecības, ka nav tā, ka bērns redz, man nepatīc, es šķiros, es aizgāju projām. Ja. Dēlam tēvs ir tas piemērs, ko viņš kopē, un meitai tēvs ir tas, ar ko viņi mācās pirmās attiecības ar vīrieti. Un ja viņam tā nav, tur ir atkal kārtējā šķiršanās, atkal kaut kādas domstarpības, viņam jābūt ielikt šim apakšā. Ko pēc dēla te braucam? Skaistā sieva. Kalnozola visiem saviem bērniem mudina neizvēlēties uzrunas formu, pusbrāļi vai pusmāsas. Mēs cenšamies vairāk, ka tie brāļi māsas. Jā, mums Jānis viss sauc par brāļiem un māsām. Kā Jānis ir tev skolā? Ļoti labi. Šāda iekļaujoša audzināšana novedusi pie tā, ka bērni vairāk vai mazāk savā starpā komunicē. Tev Zegis ir zvanījis? Nē. Tad viņš būs uz pirti vai viņš nebūs svētdien uz pirti? Es nezinu. Gan jau, ka vecais tās atkal kurinās. Vispār mums jau tad beigā kompānija liela atkal savāktos, tad ir jādomā tā, ka laikam tur ir daļai pat teltīs jāpaliek ir, ne? Man nebūtu pretenzijas pabūt. Paldies. Pa šiem gadiem Kalnozola ģimenē par galveno cīņu vietu kļuvis dēla Jāņa treniņpaklājs jaunbūves viesistabā. Savukārt cīņas ar bijušajiem dzīvesbiedriem lielā mērā atstātas pagātnē. Kā to izdarīt citiem, pārim ir arī pa kādam ieteikumam. Daudz, kur cilvēkiem nav pierasts izrunāt, kad ir kaut kāds tur aizvainojums, un arī mūsu pašu starpā dažreiz. Es daru no visas sirds un gribu izdarīt labu, Kristīna kaut kā savādāk paskatās un ir apvainojusies. Un tad vajag izrunāt par ko un kāpēc, un tad tālāk, ja to neizrunāt, tad ir
no vienas puses tu esi darījis labu un gribējis labu, un kāds ir apvainojies. Nesaprotu, kāpēc. Un kamēr ja to neizrunā, tad ir trakas lietas, jā, tālāk. No Kalnozoliem noprotams, iet sarežģītos kompromisu ceļus ar bijušajiem, meklējot iespējas bērniem augt pie abiem vecākiem, nesušas augļus. Šķiet, vispirms tas ir prieks par nākotni.